Labdien, cienījamie klātesošie! Mana šīs dienas prezentācija ir balstīta uz manu disertāciju, kas vēl nav aizstāvēta, bet ir iesniegta un gaida savu kārtu. Disertācijas nosaukums ir līdzīgs manai pieteiktajai tēmai, varbūt nedaudz citos formulējumos, bet tā ideja ir tieši tāda. Es centos saprast, kādas ir Latvijā valdošās atmiņas par holokaustu un kādu notikumu iespaidā tās ir veidojušās. Kā es nonācu pie šīs tēmas, varbūt? Tātad es piedzimu Preļļos 80. gadu pašā sākumā. Preļļi ir neliela pilsēta Latvijas dienvidaustrumos, šobrīd nedaudz mazāk par 10 000 iedzīvotājiem. Un es tur nodzīvoju līdz 13 gadu vecumam. Pēc tam pārcēlos uz Rīgu, bet man likās interesanti studiju laikā, dzirdot par holokaustu un sākot par to kaut ko lasīt, es uzzināju, ka Preļļos līdz Otrajam pasaules karam dzīvoja 51% ebreju. Tātad lielākā daļa iedzīvotāji bija ebreji. Un godīgi sakot, tas man bija šokējoši, jo nodzīvojot savus pirmos 13 dzīves gadus šajā pilsētā, es par to neko nebiju dzirdējis. Tātad iespējams varētu teikt, ka problēma ir manī un tai vidē, kurā es augu, bet vairākas liecības apliecināja, ka tā gluži nav. Viena no šīm liecībām ir Meijera Mellera un viņa kolēģu pētījums par ebreju iznīcināšanas un kapa vietām Latvijā, kur viņš secina kaut ko līdzīgu, ko es atskārtu tobrīd. Viņš raksta, ka pilsētās, kurās līdz Otrajam pasaules karam dzīvoja 20, 30, 50% ebreju, šobrīd gandrīz nekas par to neliecina, un cilvēku zināšanas par šo kopienu un tās traģisko iznīcināšanu ir samērā nelielas. Pēc šīm atziņām, sākot no bakalaura studijām, mana interese bija censties saprast, kāpēc tas tā ir un kā tas ir iespējams. Jāpiebilst, ka centieni noskaidrot, ko kāda kopiena atceras vai zina, ir diezgan sarežģīti. Un īpaši tādos sāpīgos jautājumos šī metodoloģija, kā tas tiek darīts, tiek kritizēta. Iemesls kritikai ir tāds, ka ir divas pieejas, kas tiek izmantotas. Viena ir censties skatīties uz konkrēto kultūru, tātad uz vispārīgām tendencēm, politiku, mēdījiem un tam līdzīgi, un censties spriest, ko šī kultūra liecina par cilvēkiem, kas dzīvo konkrētajā teritorijā vai ir konkrētās kopienas locekļi. Protams, ka šī pieeja var tik kritizēta, jo nevienmēr cilvēki domā atbilstoši tai videi, kurā viņi dzīvo, un dažkārt šī vide ir arī pietiekami pretrunīga. Un otra pieeja ir centieni jautāt cilvēkiem konkrēti, veidot izlasi, aptaujāt cilvēkus un vispārināt iegūtos secinājumus, kas arī var tik kritizēti, jo neviena izlase nekad nav pilnīga un tam līdzīgi. Tas, ko es esmu centies darīt, ir iespēja robežās savienot šīs abas pieejas un ar vienkāršu mērķi izprast, kāda ir atmiņa par holokaustu Latvijā un kā tā ir veidojusies. Pirms es nonāku pie mūsdienu Latvijas, es domāju, ka ļoti būtiski ir divi temati, jo divi periodi, divi Latvijas okupācijas periodi, jo neviens režīms savu darbību neuzsāk nulles punktā, un tam jebkurā gadījumā ir jādarbojas ar
jau esošām attieksmēm, ar esošām kultūras nozīmēm. Un viens no būtiskiem tematiem ir tas, par ko jūs dzirdējāt iepriekšējā referātā, tas ir padomju periods, bet vēl viens, manuprāt, ļoti būtisks periods ir nacistiskās okupācijas periods, kam, manuprāt, ir nozīmīga ietekme uz mūsdienu Latvijas kultūras procesiem, bet kas vienlaikus ir salīdzinoši maz pētīts. Kas liek domāt? Jo socioloģisku pētījumu par to ir diezgan maz. Ir šobrīd pētījumi par nacistisko periodu, par nacistisko okupācijas režīmu, tā politiku, bet būtībā nav pētījumu par kognitīvajiem modeļiem vai rīcību modeļiem vai attieksmēm, ko šis periods ir atstājis uz mūsdienu apziņu, mūsdienu sabiedrības apziņu. Un tas, ka tā lieta varētu būt pretrunīga, manuprāt, liecina vismaz divi fenomeni. Viens ir interneta komentāri, kur pie atsevišķiem ierakstiem mēs regulāri varam ieraudzīt izteikumus, kas dažkārt vārds vārdā atbilst nacistiskajai antisemītisma propagandai, un atrast arī ierakstus, kur 90% komentāru ir antisemītiski vai holokaustu noliedzoši. Un otrs, manuprāt, vēl spilgtāka pazīme ir tas, ka mūsdienu Latvijas telpā tiek lietota nacistiskā valoda un nacistu radītie jēdzieni. Divi spilgti piemēri ir Baigais gads un Šustina saraksts. Šie jēdzieni, ko nepārprotami radīja nacistiskā antisemītisma politika, tiek lietoti bez pēdiņām ļoti bieži un ne tikai interneta komentāros, bet arī Latvijas sabiedrisko mēdīju ziņās dažkārt. Tātad, lai ko arī teiktu tā lietotāji, valoda, ko mēs lietojam, nekad nav bez blakus nozīmēm, un šajā gadījumā šīs blakus nozīmes, ko nes līdzi šķietami neitrālie jēdzieni, vistipiskāk Baigais gads, kā ļoti bieži automātiski tiek apzīmēts pirmā padomju okupācija Latvijā. Tātad, un otrs temats ir padomju režīms un tā sekas. Es domāju, tikko iepriekšējā prezentācijā bija precīzs ieskats šajā problemātikā. Tas, ko es gribētu piebilst, ka lasot, sākot iepazīties ar vēsturnieku pētījumiem, es pamanīju, ka visbiežāk apzīmējot šo periodu saistībā ar holokaustu, tiek lietoti tādi jēdzieni kā aizliegtais temats vai tabū temats. Un pievienojoties Paulai Opermanai, es gribētu teikt, ka, manuprāt, tas ir ļoti neprecīzs apzīmējums, ja netiek pamatots, kas ar to tiek domāts. Jo tur ir vairāki aspekti. Viens no tiem, ka diez vai šo tematu var dēvēt par aizliegtu. Padomju vara neapšaubāmi necentās pēc labākās sirdsapziņas atainot holokausta norises un pieminēt tā upurus, bet vienlaikus šī informācija atsevišķos periodos bija plaši pieejama publiskajā telpā. Un šie trīs tipiskie periodi ir divi no tiem šeit jau tika minēts. Tātad pirmais uzreiz pēc kara līdz 48. gadam, līdz Izraēlas valsts nodibināšanai, kad holokausts tika gan rūpīgi pētīts, tātad ar to nodarbojās valsts ārkārtējā komisija, un šie darba rezultāti tika publicēti gan presē, gan atsevišķos izdevumos, gan arī tika reprezentēti populārajā kultūrā. Šo visu, protams, pārtrauc antisemītiskās represijas, kas sākas 49. gadā. Nākamais periods aizsākas 50. gadu pašās beigās un turpinās 60. gados. Būtiska daļa no tā ir norises Rumbulā, un arī šis periods beidzas saistībā ar ārpolitiskiem jautājumiem 67. gadā līdz ar Izraēlas 6 dienu karu un jaunām antisemītiskām kampaņām Padomju Savienībā.
Un pēdējais periods ir 70. gadu beigas līdz atmodei, kad arī līdzīgi kā iepriekšējos divos par holokaustu ir daudz liecību kultūrā, gan mēdījos, gan vēstures izdevumos, gan presē. Bet viena būtiskā iezīme noteikti ir tā, ka holokausts netiek pētīts kā vēstures sadaļa. Ja mēs salīdzinām ar to, kas notiek rietumos, tur šī interese par holokaustu aizsākas ar dažādu liecību dokumentāciju, ar dažādām filozofiskām un morālām apcerēm par šo jautājumu, bet apmēram 70. un 80. gados sabiedrība, lielākā daļa sabiedrības daļa par šīm norisēm uzzina pateicoties spēcīgiem plaši skatītiem populārās kultūras produktiem. Tipiskākais ir miniseriāls Holokausts un vēlāk 90. gados filma Šindlera saraksts. Tas, kas notiek Padomju Savienībā, ir pēc būtības pretējs process, jo oficiālāks un varai tuvāks resurss, jo šīs informācijas ir mazāk. Tātad oficiālajos vēstures izdevumos holokausts tiešām gandrīz nepastāv. Protams, jēdziens netiek lietots līdz atmodas periodam, bet tātad, ja tā drīkst teikt, augstākais lidojums ir 1959. gada Latvijas PSR vēstures izdevums, kurā ebreju iznīcināšanai ir veltītas 9 rindiņas, jeb 1 rindkopa. Citos izdevumos tiek minētas ebreju iznīcināšanas vietas, tādas kā Rumbula, Biķernieki, Šķēde, bet tātad šī traģēdija tiek iekļauta, ievietota diskursā par padomju pilsoņu ciešanām. Tātad līdz ar to tā tēze, kas dažkārt tiek lietota, ka Latvijā atmiņa par holokaustu ir problemātiska, tāpēc, ka tā bija pilnīgi aizliegta Padomju Savienībā, es domāju, nav īsti pamatota. Kas, manuprāt, ir daudz būtiskāk, ir tas, kas notika pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, kad kopš 90. gada atjaunotā Latvijas valsts tika būvēta nepārprotamā antipadomiskā konsensā vai diskursā, varētu teikt. Tātad tas paredzēja, spilgtākais piemērs šim ir 1996. gada Latvijas Republikas Saeimā pieņemtā deklarācija par Latvijas okupāciju, kur tātad padomju režīma laiks tiek dēvēts par okupāciju un tiek rakstīts, ka šis režīms īstenoja genocīdu visā tā pastāvēšanas laikā pret Latvijas tautu. Savukārt par nacistisko okupāciju tiek rakstīts, ka nacionālsocialistiskā Vācija iedibināja savu režīmu un veica represijas pret vietējiem iedzīvotājiem. Tātad kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas līdz ar to ir vērojami nepārprotami centieni padarīt padomju noziegumus dažos gadījumos pat ne par līdzvērtīgiem, bet par lielāka mēroga noziegumiem nekā nacistiskos. No otras puses, protams, ir jāsaka, ka oficiālajā līmenī Latvijas valsts ir centusies nosodīt holokaustu un jebkādas antisemītisma izpausmes. Pirmais aizmetnis tam ir jau vēl laikā, kad pastāvēja Latvijas Republikas augstākā padome, 1990. gada deklarācija par antisemītisma nosodījumu, kur cita starpā tiek nosodīta arī vietējo iedzīvotāju līdzdalība ebreju iznīcināšanā. Šai pašā laikā tiek pieņemta par oficiālu piemiņas dienu tiek atzīts 4. jūlijas un tam līdzīgi. Tiek pieņemta virkne pasākumu. Tā pašā laikā šo lēmumu pieņemšana liecina par to, ka tas nav vienkāršs process. Tāda deklarācija par antisemītismu nosodījumu tiek pieņemta ar ļoti nelielu balsu pārsvaru. Un virkne citu politisku norišu liecina par to, ka tēma ir problemātiska. Spilgtākais gadījums noteikti ir 1991. gada piemiņas pasākums Rumbulā,
kurā ir divas spilgtas runas. Mavrika Vulfsona runa, kurā viņš aicina Latvijas sabiedrību pievērsties holokausta tematikai, un Anatolija Gorbunova, tā laika augstākās padomes priekšsēdētāja runa, kurā viņš būtībā atkārtojot nacistiskās antisemītisma propagandas tēzes, norāda uz ebreju līdzdalību baigā gada represijās. Sekas ir tādas, ka Mavriks Vulfsons pēc šī pasākuma strauji zaudē savu politisko statusu, lai gan, manuprāt, no šodienas pozīcijām neko nepatiesu viņš nepasaka. Savukārt Anatolija Gorbunova karjeru šis izteikums nekādā veidā neietekmē, vismaz tobrīd redzamā veidā. Līdz ar to šīs norises norāda, protams, daudzas citas uz cīņu būtībā par lielākā upura statusu, jo kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas šī latviskā identitāte ļoti bieži ir nevis nacionāla, bet etniska, un holokausta ciešanas tiek izskaustas no šīs mēs konstrukcijas un pat uzlūkotas kā drauds, varētu teikt, Latvijas cietēja identitātei, jo ciešanas ir būtiska, tātad padomju režīma nodarītās ciešanas ir viena no būtiskākajām šīs simboliskās identitātes sastāvdaļām. Pārmaiņas ir būtiskas pārmaiņas holokausta atmiņas veidošanās procesos, ir Latvijas centieni iesaistīties starptautiskajās organizācijās, kas nozīmē, ka kopš šo centienu sākuma 95. gadā tiek veikti virkne institucionālu pasākumu, kuru mērķis padarīt holokaustu par nozīmīgu notikumu Latvijas attieksmēs. Šie pasākumi ietver tiesiskās sistēmas izmaiņas, ietver holokaustu iekļaušanu izglītības programmās un ietver arī holokaustu pētīšanu, ar ko ļoti rūpīgi kopš 1998. gada nodarbojas Vēsturnieku komisija. Jāsaka, ka šī izpēte tiešām ir bijusi grandioza, kopumā gandrīz 30 sējumi, vairāki no tiem veltīti tieši holokausta tematikai. Problēma, kas dažkārt ir izskanējusi publiskajā telpā, ir, cik lielā mērā sabiedrība ir informēta par šiem pētījumiem un cik lielā mērā sabiedrības viedokli tātad šie pētījumi ir ietekmējuši. Un jāsaka, ka socioloģija, kuras ir ļoti maz, liecina, ka nepārāk veiksmīgi. Tātad Latvijā reprezentatīvās aptaujās tikai 2 jautājumi ir uzdoti, kas varētu ļaut spriest par šo tematu. Un viens no tiem ir 2012. gadā uzdotais jautājums, vai Latvijas valstī vajadzētu darīt vairāk holokausta pieminēšanā. Un būtiskā lieta šeit ir, ka atbildes rāda nozīmīgas atšķirības etnolingvistiskajā dalījumā. Tātad 27% latviešu saka, ka vajag, un krietni vairāk, 49% citu tautību Latvijas iedzīvotāju saka, ka jādara ir vairāk. Ja tātad, acīm redzot, ir būtisks sadalījums šajās atbildēs. Un vēl viens būtisks aspekts ir vecuma dimensija, jo Latvijā ik pa brīdim izskan tēze par to, ka atšķirīgās atmiņas par vēstures jautājumiem un arī konflikti par šo tematu atrisināsies tad, lai cik ciniski tas arī neskanētu, kad vecākās paaudzes nomirs. Vietā nāks jaunākās paaudzes, kas ir piedzimušas neatkarīgās Latvijas laikā jau un jo īpaši izglītojušies kā Eiropas pilsoņi jau starptautiskajās organizācijās. Esošā socioloģija norāda vismaz līdz šim brīdim, ka tas ir aplams priekšstats, jo jaunākās paaudzes respondenti uzrāda daudz būtiskāku, krasāku sadalījumu viedokļos, un kas attiecas uz holokaustu, tad par holokaustu zinošākās ir tieši vecākās paaudzes. Ja, tātad, neraugoties uz izglītības programmām, vismaz šie te pirmie dati, kas ļaus spriest par šīm jaunākajām paaudzēm, norāda uz to, ka šīs zināšanas ir stipri ierobežotas. Tātad pavisam kopsavalkot,
Es domāju, ka Latvijas sabiedrību attieksmē pret holokaustu ir iespējams iedalīt 3 būtiskās daļās. Pavisam mazākā marginālā grupa ir izteikti antisemīti un holokausta noliedzēji, kuros par laimi man nav laika iedziļināties. Otra un arvien augoša grupa ir, viņus varētu dēvēt par intelektuāļiem, kur ik pa brīdim aicina Latvijas sabiedrību iedziļināties holokausta tematikā un norāda uz tās nozīmi Latvijas identitātē un medicīniski sakot, Latvijas sabiedrības veselībā. Tātad šī te apzināšanās dotu labumu viņu prāt. Un tomēr lielākā grupa, manuprāt, ir Latvijas sabiedrība, kas par holokaustu joprojām zina ļoti maz, un daļa no šīs grupas arī nemaz nav ieinteresēta zināt, jo uztver šīs te ziņas kā apdraudējumu. Un iemesls tam ir, manuprāt, pavisam vienkārši. Latvijā šobrīd nav populārās kultūras produktu, patiešām nozīmīgu, spēcīgu produktu, kas spētu uzrunāt auditoriju. Jo šis Rietumeiropas piemērs norāda, ka tas ir veids, kā līdzās pētījumiem, kas Latvijā neapšaubām ir un notiek, kā ir iespējams sabiedrībai piedāvāt šo te informāciju. Protams, ir atsevišķi piemēri, iespējams visspilgtākais ir Valentīnas Freimanes atmiņas, kas raisīja zināmu rezonanci, bet tomēr to nevar saukt par tādu tipisku populārās kultūras produktu, par ko uzzina lielākā sabiedrības daļa. Un līdz ar to Latvijā līdz šim nav notikušas tās diskusijas, kas daudz viet ir notikušas. Spilgts piemērs ir Polija un Jana Grosa grāmatas Kaimiņi publikācija. Jāņem vērā, ka visur šīs te diskusijas ir bijušas sarežģītas, smagas, asas, taiskaitā ar antisemītiskiem izteikumiem un tam līdzīgi, bet tās ir bijušas nepieciešamas īpaši austrumeiropiešiem, lai apgūtu šo savu līdz šim neizrunāto un, varētu teikt, neizsāpēto pagātnes daļu. Ja kādu labu vārdu var teikt par mūziklu Herberts Cukurs, tad tā ir tā daļa, ka kaut kādas diskusijas tas veicina, bet, protams, ka varbūt tās nav tādas diskusijas, kā daudzi gribētu redzēt. Bet iespējams, ka tas ir aizsākums tam, lai šis te process notiktu. Paldies jums! Paldies, Bērziņa kungs! Ļoti interesants